Sun sculpture is made from sand, usually. If you make it from somewhere, something else, it doesn't count that it's sand sculpture. Jau plānojot, kad veido skici, tad arī plāno, kāda būs forma. Mums šeit Jelgavā viņu sablietē. People ask, do we put any kind of special substance in the sand so it holds together and stays so firm? The answer is no. Water will do just fine. Dažreiz ir tā, ka tur, kur tev ir vajadzīga acs, tur tev ir kaut kāds akmens, un tad tu izrauj akmeni un uz galva nokrīt. Kā arī mēdz būt, ko mākslinieki izmanto savos darbos tehniskajos, ar ko viņi strādā, tur var ieraudzīt pilnīgi jebko. Tur ir viskaut kas, piemēram, domāts ir tortēm. Jo viņiem ir arī ļoti plāni tie instrumenti, viņi labi griež vai viņi ir robaini un viņi labi līdzina formu. Es esmu savā dzīvē pieredzējis to, ka ļoti labi un asi strādā arī plasmas nazītes, kas ir piknika nazītes, un ļoti vajag arī ar tādu strādāt. I think most of the sand sculptors, they make their own tools at some point. Jā, es patreiz strādāju ļoti tipisku veidošanas instrumentāšu pakteļu lāpstiņu, kuras esmu smuki noslīpējuši. Tā kā viņa ļoti labi griež smilti, kā var redzēt, kā ar nazīti. All the time pushing with the water and try to, how to say, keep it wet all the time. And it's like, if you leave them just like that, so it becomes like a stone, and I don't have the stone tools to make it.